Re! Viss ēters ir te! 1914. gadā celto Krišjāņa barona un Elizabetes ielas stūra ēkas piebūvi plānots atjaunot. Pēc arhitekta Ernesta Poles projekta celtajā ēkā pirms vairāk nekā 100 gadiem atradusies kultūras vieta. Vēlāk tā kalpojusi kā veikala noliktava, valsts bibliotēkas krājuma glabātuve, kā arī pirms pāris gadiem to plānoja pārveidot par viesnīcu. 2021. gadā atkārtot mainījies ēkas īpašnieks. Tagad uzsākta ziedojuma vākšana ēkas piebūves rekonstrukcijai, lai atjaunotu to kā kultūra vietu. Šeit šis mērķis ir pievērst uzmanību vēsturiskam mantojumam, jo es pats, kad iegādājos šo ēku, es nezināju par to bagātīgo vēsturi. Un tad sāku pētīt, man pašam patīk, interesē vēsturi, un tad atklāju ļoti daudz interesantu. Un tajā brīdī, kad es ieraudzīju, kā tur agrāk izstījās, tad, protams, man uzreiz bija skaidrs, ka tai vietai ir jākalpo pavisam kaut kam citam, nevis birojam vai, teiksim, kaut kādai noliktavai. Lai izceltu vietas vēsturisko nozīmi, mākslinieks Maiks Sajo, kurš šobrīd piedalās arī ISSP starptautiskajā mākslinieku rezidenču programmā, izveidojis atmiņu rekonstrukciju. Es biju pārsteigts un mani aizrāva tas, kas te notika apmēram 100 gadu laikā. Dažādie pasākumi, skandāli, bibliotekas laiks, starptautiskā tirdzniecība, militārie līgumi. Tāpēc es veidoju šādu laika līniju, lai labāk izprastu bagāto Latvijas kultūras vēsturi, kas saistām ar šo vietu, kā arī lai palīdzētu kopienai iesaistīties vēstures saglabāšanā, novērtējot šīs vietas nozīmi. Ēku un vitrāžas, kas to kādreiz rotājušas, iespējams aplūkot līdz 30. augustam. Un zvejniece Niklāvis Rubenis, Latvijas televīzija.